Ļoti labi uzlīme. Tā kā ievēro. Nu šeit varbūt pat tas bagažnieks ir garāks, bet ne tik plats. Mēnesis ir platāks, noteikti. Ja tā mēs salīdzinām. Diezgan garš. Jā. Un te ir, maziņa. Nē, vēl ir apakšā vēl šī. Jā, Šeit bagažnieks ir lielāks nekā džipiem dažiem. Nopietni. Tad tā kā 35% visas mašīnas ir bagažnieks. Jā. Un rekur vēl var slēpes ielikt vai kaut kāds gardas priekšmets. No tā punkta, ka bagažnieks reāli ir izmantojams līdz bamperu beigām. Šitas ir pārtīs aidētājs. Tad, kad tu esi iegulies iekšā, tu esi zem jumta, un tu sēdi makšķerē, piemēram, un tev lietas nelīst virsū ar savu kolēģi. Nu, tas ir parocīgi tam. Uzvelt tikai garos zābaciņus, ūdens izturīgos, un pārējais tu esi zem jumta. Nopietni, cik dziļš bagažnieks ir. Jā, un šitā, kas man patīk Opeļiem, ka viņiem atlaižot, manuprāt, izveidojās pilnīgi taisna grīda. Līdz ar to tu viņu vari arī izmantot. Jā, pilnīgi taisna, nē, bet ar nelielu augstumiņu, bet tas labi spilveniem uzlikt, un faktiski tu vari forši gulēt. Cik viņam liels tas bamperu daļa. Riktīgi. Labs. Milzens. Kur var arbūžu šāvējs. Krāsa ļoti smuka. Kā patīk? Krāsa man patīk. Labi. Opels done.